Kā zināt, vai ir labs čips vai slikts čips? Vot šeit ir ļoti labs piemērs mašinai Mersītim. Pie mums atbrauca sačipot, pārtaisīt failu, jo cilvēkam bija domas, ka mašina jau ir čipota kaut kur. Un ja mašina čipota, uzlikam viņu uz jauda stenda. Un paskatīkieties, piemēram, rezultāts ir, ka diena un nakts. Kā mēs izdarījām? Mēs izbraucam uz jauda stenda, kad mašina ir čipota cita serviza, pēc tam nolasījām programmu caur OBD portu. Atradu oriģinālu failu, paskatījos, kas viņam darīts, uztaisīju viņam atpakaļ uz oriģinālu, noņēmu to iepriekšējo čipu, izbraucam uz oriģinālā faila un pēc tam ierakstījām mūsu savēju failu, autočip failu, to, ko mēs izstrādājam, ko es pats izstrādāju failu. Tātad paskatīkieties, rezultāts. Šeit ir 3 braucieni uz to, kas citā vietā čipots ir 130 zirgi, a uz oriģināla ir 125 zirgi, tātad 5 zirgi tikai klāt. Un par griezes momentu runājot, uz citā serviza čipots 263, bet uz oriģināla 266, tātad uz oriģināla faila pat labāks griezes moments nekā uz citā serviza čipota. Un mūsu fails, tagad līknē šeit redzat sarkana starpība ļoti labi pacelas gan zirgos, gan griezes momentos. Un trešais rants ir mūsu 145 zirgi un 339 griezes moments. Tātad, lūk, redzi, kur ir starpība, kur cilvēks čipo taisa failus ļoti daudz servizēm un pārbauda mašinas uz jauda stenda. Protams, mēs arī paņemam visus datalogus, paskatījāmies, kā strādā turbīna, temperatūras, ieplūdes temperatūra, reikas, spiedieni un visi pārējie parametri, gan uz oriģināla, gan uz modificētā faila. Un varēsiet tagad paskatīties, es izbraukšu, paskatīsieties, kā mašina dūmo vai nedūmo uz mūsu faila ar šādu jaudu. Tas ir viens no švakākiem, var teikt, zinējiem, cik viņam oriģināli vajadzēja vispār būt 90 kW, ne? 90 kW bija. Tā kā, bet viņam nav baigi liela starpība, bet tagad izbraukšu vēl vienu reizi un paskatīsimies, kas mums notiek ar Nu, viss kārtībā, paskatīkieties. Tagad 2 reizes izbraucam ar mana faila čipotu. Tātad uz mana faila čipota 145,5 un 144,8 zirgi un griezes moments 339,3, 335,3. Nu, tas ir kārtībā, viss ir labi, tādēļ, kad mēs atstājam tai mašinai visus limitus uz temperatūru neizslēdzam. Bet salīdzinot ar iepriekš čipotu oriģinālu un mūsu failu ir starpība ļoti liela, ka dienā un nakts. Tad tu čipoji vienkārši uz ielas un ja nav jauda stenda, pārbaudīt vai uztaisīt labus failus un pateikt, ka tur ir jābūt tā un tā, bet tam cilvēkam nav jauda stenda un viņš neizstrādā failus vai izstrādā failus bez jauda stenda, nebūs nopietni. Bet, ja tas cilvēks pērk failus no tās kompānijas, kam ir jauda stends un kurš to izstrādā, tad arī tur varētu būt viss kārtībā. Piemēram, kā es personīgi, man ir ļoti daudz sadarbības partneri, kas no manis iegādājas failus, mēs izstrādājam. Un līdz ar to mums ir obligāti jābūt jauda stendam, lai mēs varētu pilnvērtīgi pārtaisīt failus, redzēt rezultātus, taisīt skriptus, datalogus un iedot arī savā darbus mūsu sadarbības partneriem. Tad nodrošinājam ne tikai šeit, bet arī savā sadarbības partneriem labo kvalitāti. Šeit ir ļoti labs piemērs. Čipots citā servizā, oriģinālais un uzreiz mūsu fails. Mēs laika netērējam, mums tas aizņēma 2-3 stundas, viss, kas tā mašina ir gatava. Tā kā, ja jums ir vajadzīgs profesionāls, labs stage čips, ekoloģijas risinājumi, piemēram, DPF, EGRs, ADBlue, SCR, OPF, vai cietu daļiņu pārbaude, vai dūmainības pārbaude, vai regulēšana, droši varat piezvanīt mums 277 447 25, redzēsim, sarunāsim, varbūt arī palīdzēsim to, ko vajadzēs, bet ar jaudu nav problēmu. Zvanīkiet, sarunāsim. Jauku dienu jums! Atā!